Tur bija. Šitais ir novecs, ķipam, ja? Tā kā bija, ja? Tā kā bija. Tā, pagaidi, tad mums vajag šito te krustiņu skrūvies. Bušs Igors man pazvanīja, paprasīja, lai mēs varam uzstādīt to tentu un lai viņi zina, kur stiprinājuma vietas piestiprināt laivai. Tāpēc mēs te visu šito te uzcēlām un lai viss būtu kā nākās. Kam jums ir domāt laiva? Nu, vispār abiem diviem, gan makšķerēšanai, gan dabas baudīšanai. Pirmkārt, dabas baudīšana, un tad tur aizmugurē nomet spinningu, lai vēl kāds aizmugurē. Kaut kas pieķerās, tā ir labi. Jūras īpaši nē, man patīk vairāk pupēm braukāt. It īpaši vislabākā vieta Jelgavā man patīk, ka tur ir visas iecavas un lielupes un svētes un vircavas. Un tur var diezgan krietni palaivoties. Nu, pa Gauju arī patīk braukt. Ir braukts arī Polijā, Slovākijā. Kaut kā ūdeņi mainās tur. Kāpēc mainās? Es nezinu, bet to man arī tie spečuki teica par dzenskrūvēm, kad uz katru ūdeni ir savu dzenskrūvu un tā tālāk. Es pat tādas lietas nezināju. Un ir tik tiešām, ir tajā Polijā, ja, un Slovākijā viss, ka pabrauc, tad ir tie ūdeņi tādi savādāk ir. Tā laiva kaut kā savādāk iet arī. Aizbrauc ar to pašu kreislerīti, kas ārā stāv, un tad aizmugurē trailerīts. Un laivu izārdi, saliek kreislerā iekšā, visu, ar visu jumtu. Ko nozīmē priekš jums šis jumts? Nu, kā jau teicu, galvenokārt bija sievai, lai sieva varētu dabūt uz upi. Savādāk bija tikko, kā kaut kur prognozēs izlasa, ka kaut kāda stundiņa lietas, ja tā visa diena ir beigta. Tā viss nav attaisnojami, jābrauc uz upi laivot. Nu, tā bija, 20 gadi, cik viņai tur, es nezinu, man liekas, ka pat vairāk vai nav 20 gadi. Un, tur jāpastāst pēc tam šasīs numuriem, cik viņa veci ir. Vienkārši pretenzijas nebija īpaši tik daudz, kad sāka laist gaisenos. Katru gadu tur kaut ko līmēt un taisīt, te labāk nopērc jaunu un mieru.